Sveiciens augustā! Jūlijas raidījuma postskriptum komandai bija tiešām saspringts darba laiks. Devāmies gan uz Ikšeli, lai piedalītos kurzemnieku dienās, un viesojāmies pie māksliniekiem Ogrē keramikas simpozijā. Nu pat arī esam atgriezušies no Lielvārdes pilsētas svētkiem. Par godu ievērojamajai jubilejai 810 gadiem esam nolēmuši šo postskriptum raidījumu veltīt tieši Lielvārdes pilsētas svētkiem. Turpiniet skatīties, un nākamreiz tiksimies 17. augustā. Postskriptum. Lielvārde Latvijā ir nozīmīga vieta, spēka simbols. Spēku sevī nes gan Lielvārdes josta, gan mūžam dzīvā leģenda par Lāčplēsi. To saka Ozola, Lielvārdes pilsētas svētku logo autore Sandra Jaundeldere, zem kuras darinātā simbola lielvārdieši aizvadījuši vairāk kā pusgadu. Latvieši ir ļoti stipra tauta, un ja mēs meklējam šīs saknes un kas tieši ir stiprs, tad Ozols, viņš ir viens no latviešu spēka simboliem. Tieši ar Ozola vainagiem mēs pušķojam savus stiprākos vīrus līgo vakarā. Zem Ozola zariem mēs slēpjamies, ka nāk negaiss, un arī Ozola atstāja vienīgo no kokiem lauka vidū, kur arājam sameklēt ēnu. Mums bija jāraksta bērniem domrakstu konkurss par Lielvārdi, gaidot šo jubileju. Un ja bērni, skolēni, vienalga vai 5. klases vai 11. raksta savos darbos, kad viņiem šeit ir mājas un viņi vienalga no kurienes vēlās uz šejienu atgriezties. Šeit viņiem ir tēva mājas, šeit viņiem ir draugi un šī ir tāda vieta, kura viņus vāk atpakaļ. Kas ir tas raksturojošākais, kas lielvārdiešiem ir? Lielvārdiešiem pirmkārt Lielvārdes josta, kolhozs Lāčplēsis, Lielvārdes violetais koris. Kas vēl tāds raksturīgs? Tagad ir arī vokālais sieviešu ansamblis. Raksturīgi. Kas mums vēl ir raksturīgi? Lielvārdieši ir tādi īpatnēji, tādi pifīgi, es varētu teikt. Tā galvenā īpašība, kas piemīt lielvārdiešiem, jūsuprāt, tā spilgtākā? Man liekas, lepnums par savu vietu, par to, ka viņi ir lielvārdieši. Man liekas, ka visi lielvārdieši lepojas tieši ar mūsu to jostu un Lāčplēsi. Par Lielvārdu par saka, tur jau visi dziedātāji un visi ļoti aktīvi sporto. Ar mūziku un sportistu, un mēs varam īstenībā ļoti daudz lepoties ar ļoti daudziem gan sportistiem, gan mūziķiem, kas ir no Lielvārdes, dejotājiem, Ticējumi un teiksmes, mīti un realitāte. Lielvārde ir vieta, kur satiekas laiki. Atmiņas un vēsturisko bagātību glabā vietas un cilvēki, kuri ceļ pilsētu rītdienai. Sestdien pēc svētvakara visas dienas garumā pašā Lielvārdes centrā, blakus amatnieku un vietējo ražotāju tirgošanās plačiem, uzstājās Lielvārdes pašdarbnieku kolektīvi. Cik augšā sīku zvaigžņu zemē sīku akmentiņu, cik augšā sīku zvaigžņu zemē sīku akmentiņu, zemē sīku akmentiņu. Pasākuma laikā tika sveikti arī labākie, tie, kas pilsētas vārdu nesuši Latvijā. Ir prieks, ka ir tik ļoti laba atmosfēra šeit šodien. Es nebiju gaidījusi, ka būs tā. Protams, ka prieks vienmēr dziedāt savā pilsētā. Jo visi jau nav galā ar mūsēju. Visi mūs zina, mēs zinām visus, kas ir atnākuši mūs klausīties. Būrī, skauž man skaudī, būr man būrī, skauž man skaudī. Nevar mani izpost.
šī punktā satikās vairākas tautas, gan lībieši, gan latgaļi. Jā, šeit bija viss tieši tā, kā Pumpurs epusā apraksta. Un to var just, ja jūs pastaigāsiet šovakar un aiziesiet līdz Pilsdrupām, jūs noteikti sajutīsiet arī to, kā Lāčplēsis tur dzelmē cīnās. Un ik pa brīdi viņš raida skatus uz augšu un prasa, vai ir laiks man nākt ārā, un es ticu, viņš iznāks. Paši sākumi noteikti bija tik pamatīgi, kad tāpēc varbūt arī lielvārdi šodien ir ar tādu vārdu, īpašu auru un ļoti lielu bagātību. Tie ir mūsu cilvēki. Un lielvārds josta mūsu simbols. Pie Daugava bija līkļošiem skaista upe, ja, stipri šaurāka nekā tagad, un barons šeit uzdāvināja zemi, ja, un te bija pils un viss, un tas bija ļoti skaisti, ja, un pa šiem gadiem viss ir mainījies, gan Daugava mainījusies, gan pils ir sadrupusi, ja, bet ir uzcelts jaunas ēkas un jauna infrastruktūra, un tagad dzīvo cilvēki jauni, moderni, skaisti un savādāk dzīvi un ir apmierināti. Kad jūs lielvārdi gribētu redzēt, teiksim, pēc 10, 20 gadiem? Droši vien, ka mazāk provinciāli, vairāk ar tādu patstāvīgāku stāju starp citām pilsētām, kas šeit ir apkārt. Droši vien, ka Rīgas tuvums traucē mums būt varbūt tikpat lepniem kā citas apkārtējās pilsētas, tuvāk vai tālāk, bet 10 gadi tas varētu būt labs laika posms vai mērķis, kurā lielvārdi varētu kļūt par daudz nozīmīgāku pilsētu Latvijā, ne tikai vēsturiskā nozīmē, bet arī saimnieciskā nozīmē. Īpašais, kas raksturo lielvārdiešus, jūsuprāt, kādi lielvārdieši ir? Es domāju, tieši tas arī dzīves prieks un tāds, dzīves prieks. Atsaucīgi tādi. Dzīves prieks, dzied jauni, dzied veci, danco jauni, danco veci. Jūsuprāt, kāda lielvārda izskatījās pašos sākumos pirms tiem 810 gadiem, kā mēs zinām šogad paliek? Nē, es varu pateikt, kāda viņi izskatījās pirms 45 gadiem. Šeit, kur tagad ir jaunās mājas, bija rožu krūms un veca guļbaļķu mājiņa. Es domāju, ka lielvārde attīstīsies pēc 10-20 gadiem arī taisni tādā virzienā, ka šeit ir labas mājas, laba infrastruktūra cilvēkiem tieši, varbūt tiem, kas šeit arī nestrādā uz vietas, ja, bet teiksim, attālums līdz Rīgai nemaz nav tik tāls, jau šobrīd diezgan daudz cilvēki darbi ir atraduši citās vietās, bet dzīvot, brauc un atpūsties uz Lielvārdi, jo es uzskatu, ka Lielvārdi ir labi attīstīta infrastruktūra, gan bērnu dārzs, gan skolas, gan kultūras dzīve ir ļoti, ļoti augstā līmenī, tā kā es domāju, ka perspektīva ir liela, un tādā virzienā es domāju, ka viņi arī attīstīsies. Lielā dižā rūpniecība noteikti, ka šeit nebūs, ja? Ka šeit būs vairāk tāda kā laba dzīves vieta daudziem. Lielvārdei dzimšanas dienā tika pasniegta kāda pavisam īpaša dāvana. Pulcējoties lielvārdiešiem, jumpraviešiem un madlieniešiem, kā arī cilvēkiem no tautas, 3 stundu laikā tika iestudēta izrāde. Mīļākā, ar Dievu pasaulī, ar Dievu nusits mīļākā, ar Dievu pasaulī. Esam mēģinājuši mazus fragmentiņus no latviešu filmām. Un šīs spēles rezultātā caur šiem fragmentiem mēs mēģinām atbildēt uz jautājumu, kas ir latvietis, kādas ir viņa īpašības un ko latvietim vajag dzīvē. Mēs vienkārši pavadām laiku tā, kā mums patīk. Un galu galā ne mēs te uzdrošināmies nekā. Priekšniecība teica, ka jānāk un cik tā darba. Priecīgs kalpot.
Mēs uz avantūru parakstījāmies, mēs esam madlienieši te daļa un mums tā piedāvāja un mēs tā uz rāvienu arī izlēmām. Nu, vai mēs nevaram? Varam, protams, vai ne? Grūtākais laikam būtu iemācīties tekstu. Tā, lai visiem patiktu, jo gal galā visi taču zina filmas, no kurienes nāk šie teksti. Attaisnot cerības noteikti. Lielvārde un teātris, vai cik ir stipras šīs saiknes? Manuprāt, ļoti stipras, jo tās ir savienojamas lietas. Man liekas, Lielvārde bez teātra nevarētu iztikt kā kulturāla pilsēta. Jā. Tas, laikam, ir tāds teātra, Lielvārdes teātra dāvinājums Lielvārdei dzimšanas dienā. Jā, tas ir mūsu dāvinājums Lielvārdei un lielvārdiešiem un tāda ruguntiņa acīs un tāda deksme, tāda spēle, ja, jo te jau ir senas tradīcijas, gan dejošanā, gan dziedošanā, gan teātra spēlēšanā, ja, un ka tas nevar apstāties, tas vienmēr meklēs kaut kādas jaunas formas, kaut kādu jaunu izpausmi, ja, un tas vienkārši mūžos būs, ja. Tā kā dziesmu svētki, tā arī Lielvārdē būs dejas, būs dziesmas, būs teātris. Katra kustība nozīmē robežu, aiz kuras rīts nāks tevi man ņemt. Nodrab lapa un koks, bet rokā nenodrab pār tava tukšumu nosam Dievs. Virklis ir akla, izšautā lode, mīlu un tāpēc nav vairogas sirds. Ja pirmā mīla ir zīdens, es esmu koks. Ja rīts nākās zobens, būšu miesa. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi, ja tu man esi. Es gribu tik, lai apstājas laiks, ja tu man esi. Man nevajag ne debesis, ne zemi, ja tu man esi. Ja tu man esi. Tu man esi. Tu man esi. Katra kustība